23. gadā Latvijas tirgu 650 miljonu tikai skaistumkopšanas produktiem. Ja es pa daudz izpļāpājos, man mūždien kaut kas noiet greizi. Tu visu laiku jūtusies kā uzņēmēji. Es laikam nekad neesmu īsti dzīvē bijusi uzņēmējs. Ir arī daudz heiteru. Oi, tie būs vienmēr. Jā, Latvijā obligāti. Viss kaut ko jūs redzējāt televīzijā, tas bija mūsu darbiņš, jā. Protams, ka es to pārāk personīgi paņemu. Paldies Dievam, ir kur viens cilvēks, kurš man regulāri ar ūdeni šļūteni vai ūdenes galvas un saka, chill, bro, viss ok. Mēs varam sākt šo skaisto epizodi. Mēs īstenībā pirms epizodē sākoties jau esam izsmējušies, sapazinušies, sadraudzējušies, vēl visu kaut ko. Pie mums šodien ļoti izteikti straightforward cilvēks, patīkams cilvēks. Man likās, ka tikai tāds esmu es, bet nē, ir arī skaistā dzimuma pārstāve, kur arī ir tikpat tieši. Jā, un tas nevienmēr ne visiem patīk, bet tas ir forši, ka jums patīk. Jā, pie mums šeit ir ērti. Jā. Pie mums šodien ciemos Anete Spīķe. Čau, Anete. Čau. Mēs jau kādu laiku atpakaļ esam tev bišķiņi iepazinušies, un es arī uzreiz teikšu, Anete, mums ir Spike LV zīmola, branda, jā, tā var teikt? Jā, zīmola Radītāja, jā. Un arī vadītāji? Un arī vadītāji. Tad es vēl skatos, tur ir rakstīts Winner Beauty Blog 23 Latvijā. Jā. To tu mums arī nedaudz pastāstīs, bet pirmām kārtām, pirms mēs tur jau biznesu un viss tas pārējās garlaicīgās lietas, visiem vienmēr interesē, kas tu tādais? Kā tu sev dēvē? Kas lifta iepazīstināšanas runa? Man besītās lifta runas, bet kā tu vienkārši stāst parasti? Es Anete, es daru to vai šito. Jā, pat tu sādi no dvēseles. Man parasti vajag garš tas stāsts sanāk, es nezinu, ko lai sāk, bet vispār... Aiziet. Sadzēries daudz enerģijas. Ir laiks, jā. Es sākotnēji biju vizāžists. Gandrīz 20 gadus. Paralēli man tur dzima bērni, vēl paralēli man bija modeļu un castinga aģentūra. Vairāk ar gadu man labāko draudzeni mēs ļoti forši vadījām, taisījām visādas filmēšanas. Mums TV reklāmas, LMT, tur Tele2, visu kaut ko jūs redzējāt televīzijā. Tas bija mūsu darbiņš, jā. Tāpēc šajā vidē ļoti labi jūtos, bet patīk. Vispār ir tik fantastiski, ka Anete atbrauc un uzreiz viņa tāds saka, skatās, vai jums tur tas briesmīgi. Tu pat īstenībā nebija atbraukus, tu jau pāris stundas iepriekš. Es jau biju papētījis, kā izskatās jūsu setups, kāda būs gaisma. Jā, bet īstenībā sirsnīgs tev paldies par to, jo mēs arī paši ar Māju sapratām, ka mēs arī vēlamies augt, mēs vēlamies arī bišķiņ jau attīstīt arī to kvalitāti un vispār, jo cilvēks skatās, cilvēki kaut ko tur vēlās, kaut kas kādam aizrauj, ir arī daudz heiteru. Oi, tie būs vienmēr. Jā, Latvijā obligāti. Bet mēs visu laiku gribam augt un attīstīties, un kā vēl labāk, ja mums kāds... Jā, viens, atceries, tikko iepriekšējā podkāsta epizodē es teicu, mums bija Jānis ciemās no MD Viktorīnas, un viņš teica, ka viņam arī bija atsauksme. Un, ja mums Anete tā pateica, varbūt 100 cilvēki jau bija padomājuši par to gaismu. Yes. Tā kā mēs obligāti augsim un attīstīsimies. Bet tas nav par mums. Jā, riktīgi forši. Jā, un tad strādājot vēl 20 gadus tajā vizāžā, pat ne tad. Vispār es gāju skolā. 2. vidusskolā es mācījos sākumā, un, kas ir tagad 2. ģimnāzija. Un gāju pa Valdemāru ielu, tur atvērās pirmais drogas veikals. Man liekas, ka tas bija pirmais, varbūt 2. Un es gāju pēc skolas, turien vienkārši čamdīt atsvērnus. Vai kaut ko tādu zīmolīšu lūkras. Cik skaisti! Un par vizāžistu es kļuvu vairāk tāpēc, ka man patika produkti. Tā krāsošana bija tā kā otrā plānā. Jā, man patika krāsot, man ļoti labi padevās. Man vienmēr tur skolā meitene, tu tik labi sanāk uzkrāsot, man arī tur mammai, draudzenei vēl kaut ko. Un beigās sanāca tā, ka man jau bez mazliet tur kāds mammas draudzenes iet uz teātri. Varu piezvanīt Anetei, lai viņa tā man uzkrāsot. Tur 5 lati tev. Lati vēl tad, jā. Jā, un tad man bija tā sajūta, ka tad, kad es biju vienreiz nopirkusi tās atcēnas, un tās naudas nav tik daudz, un tad sagrabiņu tur tās pēdējās kapeikas tur savai palatītei kaut kādai no drogām. Un tu viņu nopērc un baigais ieberziens, un viņa riktīgi sūdīgi krāso. Tev tāda škroba. Un man tajā galvā stāv, es domāju, kāpēc vispār tādas ir tad jāizlaiž? Ka man gribētos radīt kaut ko tādu, ka cilvēks nopērk, un viņš nekad nav vīlies. Un tas man vēl no skolas laikā bija iesēdies galvā. Jā, pēc tam tā vizāža un viss tur tā aģentūra un viss tur tā plūsma. Un tad es atveru savu studiju, kas jau man vispār sākotnēji likās gandrīz vai neiespējami, jo es neesmu nākus, man nav ne vecāki, kas man tur tā kā visu dāvinājuši vai
tajā laikā, kad mēs iepazināmies ar vīru, mums nekas nebija abiem. Mēs braucām uz randiņa tramvaju, viss. Nu, tā mēs pamazām visu būvējām un sabūvējām līdz tam, kas ir. Tā jūs pārbaudat īsto attiecību, to spēku. Vai ne? Vai varam tramvajā pasēdēt, vai ne? Jo, ja tu izej caur tramvajam, ja domājies, cik guči sajūt, ka tu brauc taksī. Šodien mazā mēs ar taks. Jā, jebkurā gadījumā no tā nekā, kad tu pamazām visu to būvēji, jo likās, ka neiespējamā misija. Un tad, kad es nostrādāju jau vairākus gadus par to vizāžistu, un sapratu, ka es to Instagram jau esmu sabūvējis tādu, ka man nav vairs īsti pat laika ģimenei nepaliek, ka man ir tik daudz klientu. Kad es strādāju 29, vienu vasaru strādāju 29 darbdienas no vietas ceļoties, tur kaut kādos 5, 4, 3 naktī, braucot entos kilometrus, krāsojot līgavas, to, šito, vēl kaut ko. Līgavas, man pat bija līgava, kur bija gatava. Es viņai saku, ka es nevaru viņu paņemt, jo man ir tā kā iepriekšējā dienā ļoti vēl beidzās projekti, un viņai jākrāsto ir kaut kur Latgalē. Es saku, tas nozīmē, ka man jāgur maks 2 stundas, un man jāceļās un jābrauc pie tevis, tas neiespējams. Viņa saka, es tev samaksāšu, cik tu gribi bez mazai. Es tā parēķinu tā ceļus tur. Es saku, 400 eiro. Es domāju, vismaz, ja brauc, tad lai nav žēl. Viņa saka, labi. Tiešām. What the fuck? Vajadzēja tikt vairāk. Lai atsakās bez mazai. Viņa tā, es saku, labi. Es cēlos, es pēc tam naktī braucu, es jau situ pa seju, tos bez mazai, lai es nemiegu, ciet pie stūrs. Es kāpu ārā, elpoju gaisas, viņa zvanu, es saku, es kavēs nevaru pabraukt. Nu, reāli tā, ka tev slēdz nost. Viņa droši vien, no worries, mēs kāds ieturēs. Jā, tur bez mazai. Mums ir viss tik lēni šeit tādā čiliņā, ka vispār čili bez mazai. Viņa arī ļoti minimāli to make-up gribēja. Principā man pat nebija baigi daudz krāsojot, tieši nebija baigi daudz jāpiepulās, ja viņai patika tieši tas, kas ļoti tā viegli māk. Nu, ka visi parasti uztaisās smagos tos make-ups. Es gribēju tādu gaisīgu, lai viņš būtu. Un tas pieprasījums tik milzīgs, un tu tās 29 dienas no vietas nozvēr. Tad vienā brīdī es saprotu, ka es nevaru vienkārši to izturēt. Nu, man ir par daudz. Un es saprotu, bet kas ir tas, ko es varētu izdarīt vēl, lai izkāpt no šī strādāšanas 24/7. It kā tu pelni tik daudz, bet tu laika tu naudu iztērēt vairāk. Nekam. Tāpēc nav laikas pusdienām aiziet. Kaut vai labām, bet vienkārši nav laika. Un es domāju, un es zināju, ka es ļoti gribu tos visādus produktus un tā, bet make-up potes bija viens no pirmajiem, kas man ienāca prātā, ko es varētu kaut kad darīt. Un tad es savā galvā to visu laiku domāju. Es sāku meklēt visādas vietas, kuras varētu viņas ražot, bet tas bija diezgan neveiksmīgi. Es visu kaut ko tur meklēju, kaut kur rakstīju un tā, bet man nekas īsti nesanāca neko atrast. Bet vienā dienā Instagramā pie vēstulēm, kuras parasti atver un dzēs ārā, kas ir tajos rekvestos aiz rekvestiem, tās dzēšamās vēstules, kur uzreiz viss delīt. Es eju un kaut kādai vienai uzspiežu, un tā kā jau uzdelīt tās pogas, un man tāds, kaut kas tur ir brushes, tā kā make-up brushes. Es tā labi palasīšu. un tādā veidā es atradu savu ražotāju. Viņa atrada mani. Tur bija piedāvājums par to, ka viņi var vienkārši piedāvāt kaut kādas tur komplektus un tā tālāk, bet ka viņi var arī taisīt tur kaut kādu manu edition vai kaut ko tādu, vai vispār pilnīgi no jauna jebkādu komplektu veidot, vai kā es to redzu un tā tālāk, jebkādas formas, pilnīgi jebko. Es domāju, moš kaut kāds fakes. Nevar būt viss tik vienkārši dzīvē. Latvijā ražotājs, jā? Nē, nav Latvijā. Nē. Man vispārējā kosmetika ražojas Latvijā, bet otrs Ķīnā. Okay. Jā. Bet, protams, ka Ķīnā arī ir ļoti dažādi tie ražotāji. Kaut kas, es domāju, no way, ka es dabūtu, ka trāpās kaut kas baigi labs. Kāda iespēja vispār. Protams, es pasūtu tur uz kādiem 500 eiro to pirmos kaut kādus testerus. Saku, atsūtiet, kas jums vispār ir. Es vīram saku, sūtīt, nesūtīt. Viņš saka, kas būs, padirstīs 500 eiro. Labi, neko darīt, būs mācība. Es saku, labi, ja kas tur bankai var uzrakstīt arī kaut kādu iesniegt, kaut ko vēl tur var pacīnīt. Labi, davai, pērkam, ņemam. Atsūt, un es domāju, kāda iespēja, viņas ir tik labas. Tā kā tik labas. Tagad tiešām? Tiešām. Tā, kad vienkārši man žoklis atkarās, un es domāju, vienkārši man nav kur piesieties. Protams, kad es tur, pēc tam es gribu tur savu formu, savu kātiņu, tur viņi piedāvā tur, viņi atsūta tādu. Viņas vizuāli izstāsta gan vienāds. Vienai ir tāda veida koks kātiņam, vienai tāda. Tad ir tas, kas savieno to otru ar to kātiņu, tas dzelzīts. Viņš ir tur mīkstāks, cietāks, tur kaut kāds labāks, sliktāks, tur no visādiem veidi, kas ir mazāk kaitīgs un tā tālāk. Tāpat tās sariņu līmeņi, tur ir kazas sariņu, viņi ir no
tur kaut kāda 10. līdz 1. augstākajam. Ja? Es ņemu vislabāko, piemēram, Diors ņem 4. labāko, tad ir, un tā uz leju. Ja mēs vesels zinātni, tur viss ir apakšā, tas mēs tā tagad. Jā, viena otru vienkārši tur tik daudz lietas. Jā. Starp citu, šito nekur nestāstīs, tas būs ekskluzīvi. Man likās, ka vienkārši izmērs. All same. Nē, nav tā. Jā, un tad ir sintētika un dabīgi, un tad ir dabīgi tāda veida un šitāda veida un tā tālāk. Un tad tu vari to savu formu piedzīt, to otiņas blīvumu, pieblietējumu, cik tev vajag. Un tad mēs tur kādu gadu vai pusotru gadu, jā, mēs ņēmāmies, lai es dabūtu to savu komplektu. Tā kā savas tās. Tu turpināji strādāt, tā kā tu strādāji? Es turpināju strādāt. Viņus izmantot, vai ne? Tā kā mēģināt. Jā, turpināju testēt, visu to darīt, sapratu, kādas es gribu formas, tad viņi man taisīja formas, tad viņi man sūtīja pa jaunam uz apstiprināšanu, tad man kaut kas neapmierināja, es sūtīju, ko man vajag tā kā pārtaisīt. Un tā pusotru gadu. Par šo pusotru gadu es satikos vēl ar Gusto Cosmetics, un viņi man bija atsūtījuši tā kā PR paciņu. Un tādā veidā mēs izdomājām paralēli uztaisīt to glovu. Es viņiem teicu, ka es gribu kaut ko tādu kā ķermeņa spīdumu, bet man nekāda nesanāca arī dabūt ar viņiem. Mēs arī zinām to formulu ļoti ilgi. Bet beigās otrs man taisījās ilgāk nekā glovs. Glovs kaut kādu gadu, jā, un otrs pusotru. Un attiecīgi mēs izlaidām to glovu pirmo. Neskatoties to, ka pie otrām es sāku strādāt pie pirmajām. Jā. Un tad mēs arī, kā mēs to formulu dabūjām, tas bija ļoti interesanti, ņemot vērā, ka es tik daudz gadus strādāju tieši pie tā testēšanas, visādu produktu miksēšanas un tā tālāk, kad es arī ar klientiem, kad strādāju, piemēram, redzu, viņam tur tāda āda, un šitas tonālais varētu būt ok, bet viņai jāiet uz kāzām, tad viņš varētu dienas laikā viņai tur nopeldēt. Tātad man vajag piejaukt klāt šito, lai viņš tur izbalansētos un tas viss turētos tā. Un man tā domāšana ir palikusi, pat cik es tik daudz gadus un tāda pieredze ir palikusi, tā kā, ok, man ir apmēram skaidrs, kas ar ko sajaucoties kopā varētu labi nostrādāt. Un mēs tos ķermeņa spīdumu arī taisam tādu, šitādu. Tad tur tie spīdumi sāk grimt uz leju, tad tur tā eļļa nestrādā, tad tur tas, tad viņš sāk smērēt pa daudz, tad vēl kaut kas, un man saka, Dievs, un kā mēs... Viņas man pēkšņi atnesta random kaut kāds, viņi saka, mēs te kaut kad vienreiz taisījām kaut kādu ķubiku, ķipa lūpām, bet baigi biezais sanāca. Es viņu ieraugu tādu. Tas ir tas, viņi saka, jau šito ķermeņa smērēs, es saku, nē. Mums saka, šito sajaukt ar to 7. formulu, es saku, un būs perfekti. Un tā arī bija. Tu tagad tāds traks zinātnieks. Jā, this is masterpiece. Šmauca šos kopā. Bet tas tā arī nostrādāja. Jā, kā tu esi iedzinājusies tajā visā vienkārši crazy. Tu saproti, cik deep tas viss ir vienkārši. Tas, tur tik daudz kustību. Tā tikai liekas, varbūt tās tur kaut kas tā minimāli, bet vismaz tik daudz kustību elementi. Bet īstenībā šito nekur nebija stāstījies. Reāli pilnīgi nekur nevienam. Tā kā šis būs baigi interesanti. Es saprotu arī, kāpēc tev bizness iet un rulē, jo sanāk tā, ka tu tiešām esi tajā iedzinājusies. Tas nav tāds, tas konvejer vibes, kas parasti ir uzņēmējiem tāds, ņemsim pa lēto no China, tur blēzīsim margins, vēl kaut kas, tu esi reāli piedūrusies tam visam. Es esmu tā, ka jo tas man tā, kā es dēgu ar to. Mēs taču nav šeit, var to just. Uzlai ūdeni šai meitenei. Es tiešām dēgu ar to, man tas ir tāds vienkārši, ka Dievs man liekas tik forši, un tā, ka kaut kas sanāk, es tur varu sēdēt un raudāt un priecāties, un tā kā no visas sirds. Un tā, ka mēs palaidām to glow, man 2 dienu laikā ir saldauts. Jā, kādā veidā? Pastāst par to, tu strādā, tu meklē tos produktus, tu turpini strādāt, kā vizāžists, jā. Un tad pēkšņi tu atrod tos produktus, un tu vienkārši kā tu dabūji soldaut, pa kuriem kanāliem, kādā veidā? Turpat, kā es visu laiku strādāju arī caur Instagram. Tas jau viss notiek caur Instagram, tā kā stāstori klientas un šitas, kaut ko mēs tur tapinam aizmugurē fonā, kaut ko mazliet iekarstē, bet es tā baigi nestāstīju, neko daudz, jo man ir bijis pieredze, ja es pa daudz izpļāpājos, man mūždien kaut kas noiet greizi. Es domāju, priekš, kam man jārunā, es labāk gribu to palaist tādu wow! Tieši par to, ka, ja tu stāstīsi par to, ko jūs grasaties darīt? Jā. Tipiski latviešu domāšana. Tas mājiņticība. Jā, mājiņticība. Es nevaru teikt, ka tā ir mājiņticība. Vienkārši man ir bijis tā, ka es kaut ko izpirksos, man pēc tam pazūd tas hypes par to. Okay. Man liekas, ka es vienkārši sev turu viņu iekšā, lai pēc tam ar tādu enerģiju izlaist ārā. Konfeti. Tas nav pat tāpēc, ka kāds varētu noskaust, bet tāpēc, ka es sevī turu iekšā to, davai, tu viņi būs. Un tā, ka mēs viņu laižam, viņi arī laiža tādu enerģiju ārā, ka neviens neko nezināja. Man ir tāds happy, riktīgi iekšā, tāds jej! Un tad man liekas, ka ja tu viņa tādu enerģiju tādu palaid, ka neviens neko nezināja, un tu viņi izšķauj ārā, visiem bija tāds wow! Un tā arī bija, un es palēju tā Instagramā, viņš nenormāli aizgāja. Un tad bija tāds
tā uzticība cilvēku. Jo, es arī strādāju tajā Instagramā visu laiku, man bija visu laiku sadarbības, visādi piedāvājumi. Un es pieļauju iespēju, ka tas ir tas iemesls, kāpēc cilvēki man tik ļoti uzticējās. Es nekad neņēmu neko, kas man nepatīk. Es nereklamēju nevienu produktu. Tu to arī kā bold statement arī teici, es runāju par to? Jā, es runāju par to. Man arī bija diezgan daudz bijis šie gadījumi, kad es saku, ka man nepatīk produkts, kad viņš nestrādā. Yeah. Un kad es redzu, ka daudz viņi ir reklamējuši, un es saku, tas nozīmē, ka tu jau sāk ražot saturu, tad jau, kad tu jau strādāji. Kad es strādāju pa vizāžistu, jā. Es teicu, ka tas bija iemesls, kāpēc man bija jau tik daudz klientu. Jā, kad tev vairs nav vietas, kur iebīdīt vēl klientus. Kā tev tas tik viegli? Kā tu izlēmi, ka tev jāražo saturs? Zini, kā parasti cilvēkiem, arī tiem, kas klausās, mēs esam runājuši, pastāstīja. Jo, zini, kā parasti visiem ir bieži tā, tu strādā lauciņā, tu kļūst par kaut kādu, tu savā nozarē, tu kļūst par ekspertu, speciālistu, tur sāc saprast lietas, un tad tu vienkārši baidies, tagad iet ārā un stāstīt. Kā tu vienkārši tiki tam pārgatavojies, pat nebaidies, tā kā, pārdomā pārāk daudz. Jā, pirmām kārtām man laikam kamera vispār baigi nav bijusi sveša. Varbūt tāpēc man nebija tik sarežģīti. Jo es arī zelta sietiņā biju dejojusi 10 gadus, tad visu laiku skatuve. Tad visas tās filmēšanas, es biju pati kā fotomodeli strādājusi arī visādiem apģērbu katalogiem un tā tālāk. Tad tā modeļu un castinga aģentūra, un tur es arī reklāmās visādās biju filmējusies. Notiecīgi varbūt tā kameras pieredze ir varbūt devusi arī kaut kādu to, ka man nebija tik, man nav bail no kameras pa priekšu. Bet, protams, ka tas bija tas moments, kad nebija daudz vēl tik, ar Instagram īpaši, pieņemsim, manā vidē. Yeah. Man tā kā vīram bija no way, tu tagad iespēju un filmēt sevi vai kaut kā tā. Viņam jau, mēs vispār tā kā sākumā iepazināmies, tā profesija, tā kā vizāžists jau bija tāds, viņš pats vēl tā neko, bet varēja redzēt, ka viņam slēgs dīvaini, kas tāds ir, ko tur dari. Un tad bija viņam kaut kāda drauga super, tur nopietni, kaut kāda čaļi un tādi. Par ko tu strādā, par vizāristu? Ko tu normāli dari? Kā tu pelni iztikt? Jā, un attiecīgi tā kā tas Instagrams man aizgāja vienkārši tā, ka es sāku, droši vien, ka nebaidījos, ko pa mani domā. Es laikam nekad pa dzīvi baigi neesmu baidījusies, ko pa mani domā. Arī skolā nebaidījos, ko pa mani domā. Es biju skolā diezgan skaļa un tā ar skolotājiem varēju teikt, ko es domāju. Pateikt, kā jūties. Jā. Tāpēc droši vien, ka tā vienkārši tā uzdrīkstēšana, man nav tās bailes baigi, laikam, pat par tiem viedokļiem. Bet tas ir īstenībā fantastiski, jo cilvēki rītīgi baidās. Un īstenībā, kas ir baigi interesanti, ka tie, kas tur skolā bija kaut kāda ekstravertēta, tur džeka un vēl kaut ko tādu, īstenībā ļoti daudz, vienkārši tagad tāda kautrējās, izlīst ārā. Nav tā, ka visi iet un bļaustās. Tagad pat daudz introvertē cilvēku ir tik taking over. Es pat laikam varētu piekrist, jo īstenībā, kas mani pārsteidz arī influenceri pasākumos. Jā. Mēs satiekamies ar blogeriem, un tikai varbūt kaut kādi 10%, varbūt 20% maksimums. Jā. Ir tie, kas tur patiešām satiekās un savā starpā tur uzvedās tāpat kā tajā Instagramā. Vispārējie tas tā maliņā un tāda kautrīga un tā. Es domāju, viņi varbūt tur kaut ko iedomīgi, vai negrib runāt vai ko tādu. Nē, viņi nemāk runāt, viņi vienkārši viņi pat nevis nemāk, bet viņiem ir bieži vien tie cilvēki, kuriem tiešām ir kaut kāda pat varbūt tur, kā tas saucās, ka tu cilvēkos nejūties labi. Ka tev ir tā kā uztraukums, ka tu vienkārši pat nevari parunāt. Tev ir tā, ka tu viss iekšā strīds un stāv un domā vispār, kā noturēs tik ārā bez mazliet. Jā, ka tas nav tā, ka īsti nemāk, bet ka tas ir tā kā pat psiholoģiski tā ļoti smagi viņiem varbūt tās atrasties tajā kaut kādā publikā. Socializēties, runāties, jā. Jo tagad arī, kad mēs aizējām uz kaut kādu pasākumu vai kaut ko tādu, kaut vai es esmu ekstroverts, ķipa skaitos ekstroverts. Man patīk, ka visi ekstroverti saka, ka viņi ir introverti vienkārši. Es netaisu vienām mirklēs. Bet parasti standartā tikko tev tāds šaubas bija kaut reiz. Mēs gribējām prūmām no tevī vienkārši. Come on. Un kad es aizēju uz kaut kādu pasākumu, kaut kādu lielu networking pasākumu, man vienmēr katru reizi, pat jebkurā pasākumā, man tas pirmais, tas network, pirmais tā saruna, tik un tā ir kaut kāda vieru vibes iekšā. Bet sam ķipa chill pofīgi, bet tas pirmais kaut kas tik un tā man ir viņš vienmēr ir arī tajā, kad mēs bijām tajā pasākumā, Izdzimbom pasākumā jārunā bija tā pirmā. Un es biju otrais runātājs, man bija tāds arī un es saprotu, ka ja es būtu palikusi vairāk uz beigām, man laikam būtu mazliet vieglāk. Es jau būtu paspējusi tā kā to vibe noķert un paskatīties arī, kā citi dara, bet tur bija tā kā sākumā, ka tur tas minūtes pēkšņi tādas ierobežotākas un kas tur. Man tas uzzina kaut kādu tādu
Ko man tagad teikt? Tā kā, ja es neiekļaušos, tad es minūtes. Ir tāpatās. Nav tā, ka tu tur vienmēr uzreiz uzlidos skatos un tā. Bet laikam kaut kāda tā pieredze, ka jo lielāk krājās, jo vieglāk paliek. Bet, ja ir lielāka pauze, tad atkal ir lietā jāpaņemās. Tieši tajā pasākumā man bija atkal tā, ka mēs kaut ko citu darījām. Mums tur bija tas workshops, mums tur vēl kaut kas, un tad man bija tā, ka man bija runāt pa lielam tur 2 minūtes pirms. Oskar, tev tūlēs būs jāiet, un es tāds apsēžos. Vēl vispār nevar pārslēgties, un doviem aucam. Es atveru savus notes, ķipa savu speech. Skatos, speechā rakstīts 3 lietas. Ķipa vienkārši hype, kaut ko telestoriju. Nav uzrakstīts, par ko hypoši. Es kaut ko izēstās skatos un tāds. Bet tev toreiz ļoti labi sanāca, bet es pieļauju iespēju, ka tu biji iekarsts jau visu dienu, ņemoties un runājot. Es atnācu tāds baigi tāda. Man gan tas workshops jau viss jau man, to novadījām gan ar tiem cilvēkiem. Es, kad tur aizgāju, man tur bija. Bet man vispār ir tā, ka es ļoti ātri nolasu publiku, es ļoti ātri saprotu, kā ar tiem cilvēkiem darīt. Es vienkārši vienmēr improvizāciju izmaiņu, tā kā vienmēr perfekti, vienmēr izlidīšu caur improvizāciju. Tas man dīvaini izteicās. Nevis skatījumā. Tu atradi to produktu, sāki pārdot, tev bija soldauts, un kā tu pārgāji uz to, ka tu vairāk nestrādā tik daudz, bet ka tu sāc to tieši vairāk pušot? Kādu laiku es mēģināju visu balansēt kopā, bet es sapratu, ka beigās auzas sanāk, jo es it kā ņēmu tos klientus, turpinu ņemt viņus. Es vēl biju pateikusi jau kaut kādā brīdī, kad es neņemu vairs brīvdienas. Kā Līgavs, tur pats galvenais. Es saku, es no Līgaviem jau sen esmu atteikusies. Tā kā Līgavs visnērtākais klients priekš vizāžīs. Jā, brauc tā. Tev ir jāvāc kofers. Man studija 4. stāvā bez lifta. Jāvāc kofers. Es taisīju arī matus. Tātad make-ups plus mati. Tie ir kaut kādi 30 kg apmēram vismaz. Tu stiep tās mantas lejā uz mašīnu, tad tu kaut kur brauc. Tu atbrauc uz to lokāciju, un tev vienkārši ir viens beņķis, kas ir zamāk par taviem ceļiem. Tad ir gaismas, kuras vispār nav. Tu vispār nezini, kā viņu krāsot. Tā kā apstākļi vispār nav paredzēti tam. Tu beigās esi pilnīgi beigtu muguru, un tad tev ir jābrauc vēl atpakaļ, tad tev ir jāizkrāmē viss kofers, tad tev ir atkal jāiztīra viss sotis. Tas ir tik nogurdinoši, ka tas beigās nav tāds nice. Started from the bottom. Apmēram. Tad es noņēmu nost tos no Līgavas, pēc tam es noņēmu izbraukumus vispār. Es teicu, ka es ņemšu tikai studijā. Gribi Līgava būt, tu vari būt. Atbrauc pie manis, krasies un brauc, kur tu gribi. Protams, ka ne visas tā gribēju, jo tāpēc, ka tur kādai tur pilis noierēts un tā, bet tad man vienmēr bija kolēģi, ko ieteikt. Es teicu, ka man ir vesela čupa ar visādiem kolēģiem, es aizsūtīšu linkus, es saku, vienkārši skaties, kur tev patīk, un ņem kādu citu. Es saku, jo es nevaru vienkārši paņemt vairāk. Un tad es jau sāku pamazām, bet es sapratu, tās brīvdienas es sev esmu kā atbrīvojusi. Bet es tā kā viņas atbrīvoju, tāpēc, ka es gribēju vienkārši vairs nestrādāt brīvdienās. Bet tagad sanāca tā, ka es visu nedēļu strādāju ar vizāžu, un tad brīvdienās mēģināju vēl kaut ko darīt priekš zīmola, un atkal kaut kāds tas abortais. Liekas, domāju, man atkal kaut kas jāpaņem vēl nost. Un tā pa maz druskai, un es sapratu, ka katru reizi, kā es ielieku klientu, man tāpatās tas ir mazliet čakars. Tas paņem baigi daudz no dienas laika. It kā tur, nezinu, 1 vai 2 klienti. Tu atbrauc, tāpatās atbrauc, kamēr uz studiju, kamēr tur izkrāmējies, kamēr viss satais, kamēr izmazgā pēc tam ots, pēc viņa, kamēr viss nodezinficē. Tas arī garš šis process. Atkal vesela diena jau pačakarāt ir. Vesela dienas laikā, tu, piemēram, vadot kaut kādus tur, spriežot par kaut kādu jaunu produktu un vēl kaut ko, tu vari izdarīt daudz vairāk lietas, kas varbūt tās pēc tam nākotnē būs lielāks pienesums tam visam. Un jā, es sapratu, ka, ja es gribu to zīmolu tomēr virzīt tā aktīvāk, tad man ir jāslēdz kaut kas nost. Man bija šausmīgi žēl, jo man tomēr patika gan tie klienti, gan tie make-up un tālāk. Es laiku pa laikam mēģināju vismaz kaut kādas meistarklases novadīt. Kad tu tā kā savāc grupu, ko 4 cilvēki, un tad tu tā kā tur iemāc kā krāsoties vai individuāli, kas arī kā uzreiz ir vairāk naudiņas, bet tāpat tās sapratu, ka es arī tagad visu laiku meitenēm solu, viņas saka, Aneta, lūdzu, vismaz kādu meistarklasu, vai kaut ko. Es saku, jā, es mēģināšu, un tā es mēģinu jau gads, jau 2 pagājuši, es tikai mēģinu. Es kaut kad mēģināšu, varbūt pavasarī, varbūt rudenī, un tā tikai es pārbīdu visu laiku tos termiņus priekš. Iefilmē vienu evergreen vienkārši. Kamēr tu visu laiku savādāk soli, nav, tā vismaz varētu aizsūtīt. Viens skaties, man te 4 stundu video no A līdz Z. Jā, es biju taisījis arī tāds video meistarklases un tā tālāk, bet tas baigi sarežģīti strādā uz vietu, tāpēc, ka cilvēkiem ir dažādas ādas, un apmēram kaut kāda tehnika bet tu nekad nevari pielasīt produktu, tu nevari pielasīt krāsu, kas ir galvenais klupšanas akmens, kāpēc viņi nāk uz vietas. Viņi saka, es aizēju uz Douglas, man iedod, pieņemsim, pilnīgi nepareizu tonālā krēma toni, kas ir stulbi. Yeah. Kā tu pāršiftojies no tā, ka tu biji sākumā kā speciālists, ne? Jā.
Un tu visu laiku jūtusies kā uzņēmēji, nu, tā kā, kad tu reāli pa biznesu domā kā biznesu, vai tu vienkārši biji labs speciālists, kurš izauga pa uzņēmēji? Tāds divpusējs jautājums. Es laikam nekad neesmu īsti dzīvē bijusi uzņēmējs. Es nevarētu teikt, ka es šobrīd esmu baigo uzņēmēju domāšanu. Uzņēmēju domāšana domā kā nopelnīt piķi. Nu, jā. Mana domāšana ir, kā uztaisīt maksimāli labu produktu, lai viss sajūsmā. Un man tagad tirgojās tie šampūni. Es atceros, mēs braucām ar vīru uz Lietuvu, mēs bijām ceļā laikam, un man izlaižās tie šampūni, es saprotu, ka es neesmu paspējis atkal nekādu, ne video nofilmēt, neko izlikt, neko, un es vienkārši storijos izdevies tās meitenes, es viņu palaidu, kā viņš afigenis, un tā. Un mēs braucam, es vīram, saka, Dievs, mēs cilvēki man tic, viņi atkal pērk un baigi daudz, un tā. Un viņš ir tāds, jā, un cik naudas? Es saku, kā lai es to zinu? Tā kā, es pat nepaskatos 3 dienas, cik man tur kaut kāda nauda. Es vispār par to neesmu pat padomājis. Viņš saka, vai tur peļņa jau ir kaut kāda, vai tur vispār tu esi kaut ko vēl atgūst, vai ko. Es saku, es nezinu, ko pagaidi. Nav man kaifot no tā. Es patiesībā gribētu tev teikt, ka tu esi lielisks uzņēmēji. Jo, klausies. Zini, kā ir patiesībā? Tieši tas padara uzņēmēju par labu uzņēmēju. Tas, ka tu tiešām rūpējies par to produktu. Un, man patīk arī Hormozī, kad ir teicis, ka vienkārši sanāk jau tā, ka, ja tu uztaisīsi nenormāli labu produktu, ļoti labu pakalpojumu, tev viņu nevajadzēs pārdot, viņš pats pārdosies, vai ne? Un šajā gadījumā arī tu tādu saki, es varbūt tās tur nē, pļāviens, tev ir tieši tas, kas nepieciešams lielākai daļai uzņēmēji, jo visi visu laiku gaida un skaitīs to piķi, vai ne? Tas ir tas, ko visi grib redzēt un kas nāk. Bet tev jau nebūs nekad tā nauda skaitīt, ja tev būs sudīgs produkts. Jo vislielākā problēma arī, varbūt tās es kļūdos vai nē, ticamāk jau, ka nē, jo tavā biznesā tev nav tā, ka tur būtu baigi daudz subscription. Tiem cilvēkiem būtu jānāk atpakaļ. Viņi jau balso ar to, vai viņš atnāks nopirkt vēl vienreiz vai nē. Ja produkts būs sudīgs, vai tad viņš atnāks vēl vienreiz nopirkt? Noteikti nē. Protams, ka nē. Now you get it? Tu esi lieliski uzņēmēji. Es it kā to saprotu, jā. Yes. Bet tā kā, tāda baigā biznesa viedokļa, mauc taisa, ka tikai lētāks sastāvs, ka tikai tur, tā ir tikai mauc, un tā, lai pēc tam jauna un tā tālāk. Nē, jā, iespējams, ka varbūt tās kaut kādā uz liela auditorijas vispār tā īzī strādā. Bet cilvēkiem baigi apstrādā, bet tas bullshit detektors. Un tagad tu runā par tām lietām, vienkārši ir skaidrs, ka tu esi tādā hypā, ka tur grūti nenoticēt. Tieši tā. I buy whatever it is, I buy. Just like, take my credit card. Jā, man meitenes tā paši saka, tipa, es tur pie kaut kā mēs strādājam. Vienkārši viņas visu teikmē manī. Es esmu gatavu jau ņemt, lai ko tu tur taisīt, tāpēc, ka ir ticība, ka tas būs ļoti, ļoti, ļoti labi. Jā, vienkārši. Ja cilvēki, uzņēmēji šitā ticētu savam produktam, ja tu runā ar 10 uzņēmējiem, un ja kaut vai tur 8 no viņiem ticētu šitā savam produktam, kā tu, tāda hype vienkārši runā par savu produktu. Bet tas ir... Man prieks, ka tas nolasās tā, ka... Tur nevar nolasīt. Jā, tas uzreiz tu to enerģijā jūt, gan tajā entuziasmā, kā tu runā par biznesu, vai ne? Kā tu detalizēt visu, ja es viņu piegājus. Tas ir everything else is just the result of your outcome, of your actions. Jo mēs arī paši tik piedūrušies ar to pašu. Citreiz arī, kad runājam, mēs par to savu, Maverick kaut vai, mēs vienkārši tādā hypējiem, mēs bišķiņi aizraujamies par daudz citreiz. Vienkārši aizvērties. Zin kā, ir tā oversellošana. Jā. Ka tev viss tev jau jāapstājās. Vienkārši šata bet tu vienkārši turpin modu. Jā. Un tu īsti tā kā neķer vairāk tas klients, ka viņš jau ir dzirdējis pietiekami vai nē, bet tu esi vienkārši savā pasaulē, tu tik mauc, un tev tas tik brīvi nāk, un tu vari to 10 reizes dienā darīt. Apmēram, jā, tā arī ir. Un starp citu, ko man daudz saka, kāpēc es tik daudz nerunāju par to Instagramā, tāpēc, ka man liekas, ka es esmu pateikt, ka visi jau to ir dzirdējuši. Jā. Bet principā ir tā, ka ļoti daudz cilvēku, viņi tur mainās un plūst un atsako un piesako un tā tālāk, ka par to būtu jārunā kā biežāk. Un kāpēc šis stāsts joprojām iznāca, jo es lai gatavojos, kaut kad pastāstīt, tā kā pa īstam un tā kā kaut kad jāsaņemās. Un tā, visu laiku liekas, es negribu nevienam, ko es tur stāstīšu? Tāpat tās jau visi jau apmēram visi zina, bet jā, laikam ir jārunā biežāk un ir jāstāsta, jo cilvēkiem ļoti patīk tas viss, kā tu stāsti to no iekšpuses, kā tas viss notiekās. Jo tā, kad tu redzi to gala rezultātu, nekad nevar iedomāties. Ir ļoti daudz arī, ir tur visādi tie fórumi un tā tālāk, kur tiek apspriest. Oi, viņi taču tur AliExpressā pasūtīja logo uzlikumu. Man vienkārši shut the fuck up. Tādam sūdam es gāju cauri vienkārši, lai tā būtu to, kas tas ir. Un tā kā liekas, tik negodīgi. Bet te pašā laikā man ir tāds, tu vari domāt, ko tu gribi par laimi. Man nav tas, ka tipā, man tagad ir,
grūti, vai tur es apbižojos, vai kaut kā tā. Es ļauju cilvēkiem domāt, ko viņi grib, bet, tā kā brīžiem vienkārši tāds, aizvaries. Ir. Es ar to sastopos arī. Man ļoti tā kā daudzkārt pārāk personīgi es to paņemu, kaut arī man nevajadzētu. Man Mājers un Rūta man visu laiku ručīja uz to, jo man citreiz liekas, es ir tik tur izstāst labu lietu, man tur uzrakst tādu komentāru, un man vienkārši liekas, jāvelk bokscim, jāliek kaps un jāiet rubīties. Man ir iekšēji tas tā, jo you don't know. Tu nezini. Es bļāviens, es pusgadu gulēju uz jogas matracīti savā studijā, lai toreiz vispār arī uzbūvētu kaut ko pirmo lietu. Tagad I've sacrificed everything. Es esmu projām no savas ģimenes, man bērns ar sievi ir citā valstī. I'm sacrificing every weekend. Es katru nedēļas nogali lidoju vai ne pie ģimenes. 48 lidojumu gadā. Shut the fuck up! Tu vispār nesaproti. Protams, ka es to pārāk personīgi paņemu. Paldies Dievam, ir viens cilvēks, kurš man regulāri ar ūdeni šļūteni vai ūdenes galvas un saka, chill, bro, viss ok. Jo, es to pilnībā saprotu. Es esmu arī tāds taisnības cīnītājs. Tagad tu teici, jāvelk bokstim, un tā tālāk es atcerējos situāciju, kur mēs vispār pilnīgi nesaistīja situāciju, bet tā kā, lai tu saprastu, ka cik ļoti es esmu taisnības cīnītājs. Mēs bijām kaut kad 8 gadu laikam atpakaļ Ēģiptē. Tā bija pirmā pēdējā reize. Mēs laikam vairāk tur nekad neatbrauksim pie šīs situācijas. Mēs gājām, pirmo reizi nācām ārpus viesnīcas un kaut ko tur tur kaut kādi tie kioskiņi un būdiņas. Un vīrs saka, tur krustdālēm vajag aizvest tur kaut kādu mašīnīti un tā tālāk. Skaties, to mašīnīti, viņš kaut kādu to naudu tur rokās. Viņš paņem. Es saku, klausies, tā mašīna kaut kāds beigais sūds īstenībā. Es saku, Latvijā, man liekas, par tādu naudu var labāk nebūt. Un tas pārdevējs, viņš redz to manu vaibu, ka es saku, ka tā kā nevajag mums to mašīnu. Viņš paņem vīram, izrauj to naudu no rokām, tā kā bāž to mašīnu, tā liek mums virsū, ka mēs esam mafija, gribam viņu apčakrēt vai ko tam līdzīgi. Tā kā, kad neļaus mums nenopirkt to mašīnu, ka tā kā viņš ir izlēmis un viss. Man vienkārši tas vīrs tāds, ko tu dari? Viņi ir neprognozējami tajā reģionā. Tieši tas, ka kā viņi uzbāzīgi pārdod Ēģiptē, tas ir tik nekaunīgi. Bet vēl tajā laikā vēl arī tā turisma policija, man liekas, nebija tik spēcīga. Ja? Tā kā, ka šeit nav runa par tādu vienkārši, tie cilvēki, tas arī konkrētais cilvēks, viņš bija vienkārši diezgan agresīvs jau visā tajā, ko viņš darīja. Viņš saka, šajā reģionā tu nevari atļauties vienkārši neko tādu darīt. Tur ir tas pēc mums, to nevar. Kad godīgi. Tā kā beidzās? Mēs vienkārši izrubīts, paņēma naudu, paņēma mašīnīt. Nē, vīrs paņēma to mašīnu, mēs gājām projām, viņš teica, mums nevajag te problēmas, bija arī vēls, mēs bijām ar bērniem. Bet tas neko nemaina. Viņš saka, mums tie 20 eiro tic man neko dzīvē nemainīs. Viņš saka, vai paliksim visi sveiki un veseli un tā tālāk. Tu vēl droši vien gāji un tā atskatījies, vēl to saidāji. Es vēl vārījos visu vakaru pēc tam, es saku, kā turēju piekāpties. Tagad pāris gadus vēlāk Zaida viski izdzīvoja. 20 eiro vispār nebija tā vērts. Nē, noteikti. Ne jau man tie 20 eiro iztipīja. Man uztipīja, kā tu vispār tā vari darīt? Kādām tiesībām? Jā, tā kā, ja mēs runājam par bokscimdienu, tad same here. Kad pāršiftojies uz to, ka tu aizgāji pavisam projām no tā darba un pilnībā pārslēdzies uz to, ka tu pārdod produktu? Man bija intervija. Trešā tā bija pareizi. 3 man ir bijušas. Ir tāds YouTube kanāls Nokrist. Viņa meitene, kas intervē vizāžistus, citus vizāžistus visus, un kā viņiem kas notiekās. Un tā bija intervija, kurā es pateicu, ka es esmu nolēmusi, ka I'm done. Jā, nē, nevar būt. Nē, ka es saku, es nevaru tiešām paspēt visu kopā, un ja tu esi nolēmis, ka tev vajag dabūt to, ka tu gribi tajā zīmolā, tomēr veltīt to laiku, tas ir daudz laika. Un tās ir finanses, kā es visiem saku. Es saku, es no ļoti pelnošu vizāžistu kļuvu par mazpelnošu uzņēmēju, kurš vienkārši visu atpakaļ, tikai atkal jaunam produktam. Viņam māsa tāda, tev tur tās algas izmaksas sastājušās, jau pusgadu garumā nav maksāts. Viņa saka, tev tu viņu dzisīs, grāmatvedu ievadam, tad tu tā kā nospied to podziņu. Viņa saka, tev to vismaz vienu, to, kas pusgadu atpakaļ, to vajag apstiprināt, lai tur tā kā nenodzies. Ka tik ilgi nevar vilkt garumā. Es saku, labi, vienu izmaksāsim vairāk. Nē. Tā kā es mēģinu visus un tā. Protams, tad, kad es strādāju par to vizāžistu, es uztaisīju arī pietiekami labus uzkrājumus, uz kuriem es ar kādu laiku varēju dzīvot. Un
tad es tur tā kā vilku garumā, un tad ir, protams, ģimene un tā, un tev var palīdzēt citi vēl. Un tā. Bet, tā kā jā, man pašreiz ir tas, ka es neņemu sev tādas baigās finanses no turienes ārā. Es visu stumju atpakaļ, lai tikai būtu jaunā produktā. Un tagad tu esi tajā punktā, kā tu saki, vai ne, kad tev tur krājās tās algas un vispārējais. Es saprotu, tev ir enerģija, vai ne? Tev tas ritīgi velk uz priekšu, un tas tev motivē, bet tad, kad tu sagruzies, kā ir tad, kad tu sagruzies, vai ir arī brīži, kad tu domājies, varbūt šitais neizies, varbūt, tur nezinu. Man noteikti, man visu laiku ir tādas lonkas, tā kā tu visu laiku klausies starp to, vai būs vai nebūs. Un tad ir vēl tie drausmīgi sāpīgie mirkļi, kur es šobrīd arī taisu sejas mazgāšanas līdzekli. Jau arī gandrīz gadu, ja nevairāk. Uztaisīja formulu. Perfektu, ideāli. Vienkārši tā, ka aktīvs visi sajūsmā. Visiem, kam iedod, visi radi draugi. Visi, cik labi. Es laižam uz ražošanu. Viņi man saka, Anita, to vienu sastāvdaļu, kas tā pati. Viņi ir savākuši kosmetologu asociāciju. Viņi nevar vairāk lēst parastajos produktos. Viņi būs turpmāk tikai un vienīgi tagad tajā profesionāla kosmētikā. Tātad tieši tik labas līdzekļus izvēlos saviem produktiem, ka viņas vienkārši atņem profesionālajā kosmetoloģiju un pasaka, ka jums tur nebūs. Un tāds, fuck. Labi, viss tagad mēs ņēmamies, taisam citas formulas. Nē, nav. Es katru vienkārši nestrādāšu, šitas neiet, man nepatīk un tā. Man jau tā ķīmiķi jau vienkārši nošaujies. Nē. Un tad viņi man tagad burtiski aizpagājušo nedēļu mēs uzrakstījām vēl vienai citai, kas arī ražo tos sastāvdaļus un tā tālāk. Es viņiem saku, varbūt, tā kā tur viens cits, es zinu, ka tiem tur citiem, kas vēl ražo, ka viņiem ir kaut kas līdzīgs, kā man vajadzētu, es gribētu pamēģināt ielikt. Jā, visi uzrakstam iesniegumu, visi viņi saka, mēs to arī ņemam ārā no ražošanas, tā kā vispār. Es saku, kāpēc? Kāpēc? Un kas ir tas, kas tev saprot, un tad tev visu laiku kāpēc tu nepadodies, bet kāpēc tu vēl joprojām meklē? Tāpēc, ka es gribu dabūt to sejas mazgāšanas līdzekli, kurš man apmierinās pilnībā. Tu pirms tam jau to noķēri. It's not about money, it's just about winning. Bet viņš taču bija te pat jau. Nevar būt, ka nevar visā pasaulē atrast to vienu sastāvdaļu, kur man uztaisīs. Tas nav iespējams, ir jābūt. Es viņu atradīšu. Tur jābrauc uz džungļiem, jāiet tur 7 dienas pārgājienā ar vienu maz kanoju, jābrauc augšā upē, un tur aug tas augs. Tas viens, ko tev vajag. Es šitā atradu savu mēteli. Es biju ieņēmusi galvā. Es atradu internetā bildi, ka man vajag vienu mēteli. Es apzvanīju pusi pasauli. Reāli tā, ka pusi pasauli, bet es dabūju to vienīgo mēteli, kas bija palicis manā izmērā kaut kur LRAtā, kādā Brazīlijā, bez mazliet kaut kur es nezinu. All I do is win, no matter what. Es nezinu, kur es man tāds spīts īstenībā, ka tā runā tagad no malas liekas tā interesanti. Es nekad tāda nebija aizdomājies. Labi, un tad beigās to atrodi? Lielākoties, pagaidām ar sejas mazgāšanas līdzekli mēs vēl neesam dabūjuši, bet man tagad vēl skrops saramstop, tur gan es dabūju visu, ko es gribēju. Tagad man tikai jādabū un vēl ir jāskaita beidzot manas pudelītes. Kas arī ir vesels process, kur arī mūsdienu visādi kaseki, gan lūpas spīdumam mēs esam 2 reizes mainījuši, jo tev atnāk un tā, un tur arī paņēmu ražotni, kurā Diors ražo savus lūpas spīdumu buņģiņus, zinu, ka viņas ir labas, tā tad man arī būs labi. Izrādās, ka man ir tik dabīgas tās eļas, ka tas, kas ir tas tā plastmasa, vienkārši tā kā sāka sašķīst, un korķi sāka krist nost. Tāpēc, ka ir tik daudz dabīgās eļas, ka viņi to plasmasu tā netur. Un, atkal, kā es saku, tev ir par labu sastāvs priekš šīm te pudelītēm. Tu vienkārši. Un tad cilvēki sāk nest un tā. Bet, protams, ka mēs visiem mainām, un tad mēs tur atradām, ka mēs varam nomainīt tos korķīšus un vēl kaut ko. Tagad man atsūtīja jau atkal jaunas korķīšus, vēl kaut ko, ko mēs varam darīt lietas labāk. Visu laiku ir kaut kāda, tev nevienā brīdī nav tāds... Man tagad viss ir super easy un viss ir sanācis. Visu laiku ir kaut kas jāmokās. Laipni lūgts uzņēmēju darbībā. Jā. Un zigā, visu laiku, kad saka, ka uzņēmēju darbība ir par problēmu risināšanu. Jā. Jā, vienkārši visu laiku kaut kādās mokās, kaut ko meklējot, kaut ko risinot, kaut ko, tā kā nav, tāds vibes. Vibes un kaifs tev ir tur 2-3 dienas, kad izlaid jauno produktu. Visi pērk, visiem patīk. Sajūta, un ne tieši tā, ka tu uzvar, ka tu beidzot dabūji viņu ārā, un tas notikās. Tad vēl ir, zini, kas man ir vēl tas, zini, kas vēl man dzen?
Man katru dienu nāk atsauksmes par maniem produktiem. Jā. Ka viņi ir tik labi, ka es esmu cilvēkiem tur izglābusi matus, meitenēm problēmas, tur galvasādām bijušas. Ja? Kad tur man tagad, burtiski dažas dienas atpakaļ arī atnāca e-pasts par to, kad meitai esot bijuši milzīgas galvasādas problēmas, ne ar vienu šampūnu nekad nav varējis, ka milzīgi niezi un vēl kaut kas. Un ka tagad viņai esot, un ka viņai tik labi mati palikuši, un tev tāds, Dievs, tāpēc es to daru. Yeah. Tāpēc, un tas ir tik forši sajūta, ka tā kā nevis, ka tu vienkārši, es kādreiz varbūt lielu piķi pelnīšu, bet tāpēc, ka cilvēki vienkārši ir starā par to, ko tu esi iztaisījis, un viņam ir tā sajūta, nevis tā kā es aizgāju tām drogām un vīlos tām savām macēnu paletēm, bet kad šeit cilvēks iztērē savu naudiņu, ka viņš ir vienkārši sajūsmā par to, ko viņš saņems pretī. Un tas tāds, Dievs, cik labi. Jā. Labs. Tā jau vēl gaiss. Tur slācam tālāk. Šies ten, tavs brands? Spike LV, tur man liekas vienkārši tur no questions, kāpēc viņš vienkārši trendojās, popojās, kāpēc visiem tik ļoti patīk. Because of this amazing person. Tev tur ir, Instagramā bija rakstīts tas Best Beauty produkts in LV, in Latvijā. Ja. Tas ir tieši par skaistumkopšanas produktiem. Tev vispār ir konkurenti lieli Latvijā? Es nezinu, es tieši tikko arī vienā intervijā runāju. Man īsti laikam nav konkurenti. Es gribēju pastīties ātri šito. Tu spēlē citā līgā, vai ne? Jā, mēs vispār pilnīgi divas dažādi. Mēs nos kopā nespēlējam. Nē, es saucu tos nevis par konkurentiem, es tos saucu par kolēģiem. Jā. Es teikšu tā drīzāk. Mēs kopā veicinām atpazīstamību tirgu. Jā. Ja parādās cilvēks, kas taisa kaut ko līdzīgu, tad man ir opcija vai nu paskatīties, ka viņš ja viņš mēģina iet tieši manā virzienā, tad es varu kaut ko pamainīt. Ir iespēja. Ja es redzu, kad nāk, kosmētika arī var būt. Varbūt pilnīgi identiskas kaut kādas līnijas, kas ļoti, ļoti tuvu sakrīt. Bet varbūt, pieņemsim, es nezinu, mēs nevaram salīdzināt, pieņemsim, tur, kad fruktis šampūnu ar, vēl tur kaut kādiem, kas ir frizieri. Ja? Tas ir pilnīgi divas dažādas līnijas. Tas ir pilnīgi divas dažādas pasaules. Bet vienkārši tas ir, tas best beauty produkts, ja? Tas ir kaut kāds sacensības, tas ir kaut kāds konkurss. Tu par to uzvaru runā? Es, vienkārši tam lasu, tev Instagramā tur ir rakstīts. Tas best beauty produkts LVEU. Trešā rinda. Tas ir vienkārši man, tāpēc, ka es tā uzskatu. Drop the mic. Es domāju, kā es tam lasu, un es zināju, ka es tev gribu pajautāt, jums tur kaut kāds konkurss, jūs tur sanāk kaut kādā ķīpsala arēnā. Es domāju, ka tev tas ir atstājis iespējams, ka iepriekš tur ir tāds kausiņš uzzīmēts, bet tas ir par to, ka es uzvarēju kā beauty blogeris Latvijā. Jā. Okay. Kurš tev certificējies? Nē, mēs visi sakām oktagonā, uzvilkt cimds. Nē, labi, es muldu. Īstenībā tā nemaz nav. Man ir ļoti daudz apbalvojumu. Ok. Jā. Tad kaut kas tomēr ir. Es tā uzskatu. Tu uzskati, ka tev ir daudz apbalvojumu, vai tev ir? Nē, man ir tiešām. Mēs esam dabūjuši Ievas gada balvu, kas ir beauty, viņiem Beauty Awards. Yeah. Mēs, mani tā ievēs dabūju par lupu spīdumu, par ķermeņa spīdumu. Tad Lilita Beauty mēs dabūjām par matu produktiem, par lupu spīdumu, tad LFSL par lupu spīdumu un Lilitā vēl dabūjām arī par to glovu. Fantastiski. Jā, par ko vēl? Tā kā jā, tu tāda svaipo tikai tās uzvaras. Jā, galvā. Jā, bet ritīgi. Jā. Nē, man ir tiešām viss tās balvas. Un es tās izdomāju tāpat. Es vienkārši domāju, kad es šito rakstīju, es domāju, ko es ar to domāju? Jā, man vienkārši, es vienkārši pirms tam gatavojos, es gribēju parunāt par tavu brandu, kur tu jau visu izstāstīji par produktiem. Tad es domāju, kas ir kaut kāds konkurss. Bet es nošokēju atbildi pirmo. Nē, normāli, tu mums nenošokēji, tu mums uzjautrināji. Pilnīgi ok varētu arī būt tava atbildi. Jā, neviens tā pat neiebilst, kurš ir pateikt savādāk. Man tiešām ir stāv diplomi, tie visi ir. Man arī Instagramā tur, ja paskrolē, var redzēt, visas tās apbalvošanas ir bijušas izliktas un tā. Un žurnālos mēs esam un atzīti, ka tiešām Latvijā labākie produkti ir ļoti daudz. Tik krūti. Iedomājies, ka nav Latvijā tik daudz cilvēku, kas tā piedurās. Tādā līgā, cipā.
Kas ir varbūt tev tāda, ko tu pat pa sevis iemācījusies, nu, vai esot šitajā visā iekšā, vai meklējot, un kas ir tas, ko tu sevi esi varbūt atradusi, vai kaut kādu, atklāsmes tādas lielākās no uzņēmējdarbības, no šitā visu, ko tu dari? Es sevi esmu atradusi vispār tādu spēku, laikam, tiešām vispār nedomāt lielākoties, ko par mani runā. Yeah. Un tad, ja ir kaut kāds moments, kad es jūtu, ka man tas varētu tomēr iztrigerēt, ir kaut kāda posma dzīvē, ka tev liekas, ka tev varētu izsist no sliedēm kaut kāds stulbs komentārs. Es vienkārši viņus nelasu. Es tā kā sev aizliedzu lasīt jebko, kas varētu būt kaut kur stulbi uzrakstīts. Nezinu, tiktu komentārs nelasu. Labi, tie man kaut kā netracina. Bet man ļoti, es esmu palūgusi arī saviem sekotājiem, ka man ļoti nepatīk ir tie fórumi. Un tur ir čērņi pilnīgākā, jo tur ir nereģistrēti cilvēki bez vārda, bez uzvārda un tā tālāk. Un tur nāk tāda vēmekļa ārā, kad vienkārši liekas, no kurienes cilvēki vispār. Kur viņi sēž? Full time tādi brāvēns pīdēri, es atvainojos par valodu. Mums, tā kā reāli, mums arī klienti, kas ir skaistumkopšanas nozarē, tāpat Rīgā, saloni. Un viņi mums vienkārši atsūta ziņu, saka, hei, Klau, var izdzēst vispār šito te komentāru ārā? Viņi nekad nav bijusi nemaz mūsu klienti. Mums tāds vārds uzvārds nav nemaz CRM sistēmā. Kad cilvēki reāli patērē laiku, lai aiziet pieregistrēt, izveidot fake Gmail, izveidot fake kontu, un tad reāli iet un tevi ieriept. Un es vienmēr šo atgādinu pilnībā visiem. Ir divi veidi, un ne tas garīgi bija visu laiku, es jau kuro reizi to atkārtošu, bet arī tev, man liekas, tas labs piemērs vienkārši, ka ir divi veidi, kā uzbūvēt augstāko māju pilsētā. Tu vari vai pilnībā viss nojaukt, vai vienkārši tiešām no sirds uzbūvēt vislielāko māju pilsētā. Un cilvēki, diemžēl, izvēlās, ir daļa cilvēki, kas izvēlās to, ka iesim un brucināsim visu pārējais. Brucināsim citas, jā. Un zini, šis ir viens no manām arī atklāsmēm, kad manā uztverē pasaule nekad nav par mazu. Man nav tā domāšana, ka ja kāds uztaisīs vēl, ko es tagad darīšu, viņš tur arī uztaisīja, man paliks mazāk. Es nekad neesmu jutus to sajūtu, ka man paliks mazāk vai ka kaut kas būs sliktāk. Man vienmēr sajūta, ka nav mums tā kā visiem šeit ir vieta. Jā, es īstenībā tieši par skaistumkopšanas produktiem Latvijas tirgu. 23. gadā Latvijas tirgu 650 miljoni tikai skaistumkopšanas produktiem. Neiet runa ne par saloniem, ne par pakalpojumu sniegšanu, tikai online. Un mums nemaz nav vēl dati par 2024. gadu. Tie ir 23. gada. Iedomājies, 650 miljonus. Latvijā sievietes iztērēja online pērkot skaistumkopšanas līdzekļus. Un tu tāds saki, šeit, man nav vieta. Tu vairs nevari iet. Un 650 miljoni, tas nozīmē, ka tas tirgs vēl augs, jo nav jau tā, ka pilnībā visas sievietes lieto, vēl ir tirgs jāizglīto, jāpamudina. Gan jau arī tev ir bijuši simtiem, ja ne tūkstošiem sievietes, kuras tev piesaka, kuras varbūt nekad dzīvē varbūt nav neko nemaz lietojuši, likušas sejas vai vēl kaut ko, jau baidījušās vēl kaut ko. Un tikai pateicoties tev, viņas ir sākušas to darīt, vai ne? Bet tā arī ir, jo man arī cilvēki to ir rakstījuši, ka Dievs, pateicoties tevis, vispār esmu sākus lietot tur tādu produktu vai kaut kādu šitādu, vai sākus rūpēties par savu seju vai kaut ko vispār nomazgāt vai viņi, par kaut kādu līdzekli. Ja man vienmēr likās, ka tas darīs tikai sliktāk. Viņi saka, mans vīrs, piemēram, nekad nemazgās sevi ar kaut kādiem produktiem. Viņš vienmēr tik labi izskatās. Tad es domāju, ka man arī nevajag. Stulbi, bet sieviešu seja tā nestrādā, diemžēl. Vīrieši strādā? Arī gluži nē. Ir kaut kāds, protams, konkrēts vecums, līdz kuram tu varbūt vari nelikties, nezins, bet, protams, kad 30 plus noteikti kopšana ir vajadzīga gan vīriešiem, gan sievietēm. Minimālā kopšana vienmēr. Nomazgāt tīri ar sejas mazgāšanas līdzekli, tas ir punkts numur 1. Īpaši, ja tev ir taukaina āda ar paplašinātām porām, tad tas viss ir ļoti svarīgi. Tad ir toniks, mitrināšana. Secret sauce. Es pats sev to nedaru, bet tad, kad man Rūta piedāvā, es tev izdarīšu, es maucam. Un tur sejas masāžiņi, tur maskas, tur vēl tas gurķīšas. Maucam. Vīrieši grib, viņi negrib darīt. Tas ir divas dažādas lietas, sievietes mīļās, līdz parūpējieties par saviem vīriešiem. Arī fakts, jā. Jā, bet tā ir. Neviens vīrietis nekad neatteiks tur vakarā pačilot, bet televizor, kamēr viņam sieva tur bakstās. Vienīgā problēma, es nevaru ar sejas mazgāšanas līdzekli nomazgāt, to viņu noskalot. Vismaz tik daudz izdara, pārējos tev izdarīšu. Bet, protams. Un atgriežoties vienkārši par to arī, kad cilvēki tur uzņēmē, varbūt citur baidās un redz, ka tu nebaidies. Un, protams, jāiedrošina, jo iztēlos, jo vairāk runās, jo lielāk tā industrija augs, jo mēs vairāk par to informāciju dalīsimies, pasniegsim, pušosim. Būs vēl vieta. Un arī tas skaitlis, kā cilvēkiem liekas, Latvija pārāk mazina, Latvijā nevar naudu nopelnīt, Latvijā tur sūdīgi. Es varēju sākt strādāt. Ir grūtāk. Mēs varam piekrist, ka ir grūtāk nekā, pieņemsim, ja tu iet kaut kādā lielā tirgu uzreiz ar tādu kosmētikas zīmolu un būtu atpazīt. Protams.
Nav tā, vai tad, kad Latvijā, tāpēc, ka Latvijas tirgus ir tieši mazāks, ka tev ir vieglāk, ātrāk kļūt atpazīstamai? Atpazīstamam var būt tās, bet es esmu pilnīgi pārliecināta, ka ja ar tādu pašu darbu, kā es ieguldīšu šeit, es mauktu kaut kādā, nezinu, tur Amerikā, es jau sen būtu Džeiks Pauls. Okay. Nu, labi, varbūt ne tik traki, jo es negāju ar tik trakiem, tā kā visādiem šitiem crazy. Jā. Bet jebkurā gadījumā man liekas, ka tu vari sasniegt ļoti daudz, ja tu tiešām visiem vieta pietiek. Tas, ko es saku, 650 miljoni, tas ir tikai 23. gadā, un tā reāli tur ir 25-30% Latvijas iedzīvotāji tikai reāli. Un saprot to ražoto skaitli. Tas mierīgi var būt līdz 30. gadam ar tavu to entuziasmu un to informāciju un visu, ko tu dalies. Un ja vēl cilvēks sāks izstāstīt, tā ir mierīgi līdz 30. gadam 1 miljardu industrija tikai Latvijā. Jā. Jo tas visu laiku augsts. Cilvēki grib rūpēties par sevīm. Tā ir. Un kas ir interesanti, ko es esmu novērojusi, ka ja vēl dažus gadus atpakaļ bija ļoti izteikta tā vēlme nopirkt lētāk un vairāk un visu kaut ko, tad tagad cilvēki tiešām mēģina atrast tos kvalitatīvos produktus. Un ja tu esi iekāpis tajā kvalitatīvajā segmentā, vai vismaz ja tas ir budžets, bet kvalitatīvais, tad tu ļoti paņem to publiku, jo viņiem ļoti svarīgi, lai tiešām tas produkts ir kruts un labi strādā, nevis lai viņš ir vienreizējais. Viņi vairs nedomā vienkārši par naudu, viņi vienkārši grib, dod man labu un visu. Jā. Tas tā ļoti izteikta tāda parādība pēdējā laikā. Jā. Vispār, ja man kāds heito par tiem skaitļiem, ko es tur tikko teicu, vienkārši ChatGPT pajautāju pirms mūsu epizodes. Ja ChatGPT melo, tad ejiet. Ar viņu tieciet galā. Neheitojiet man, heitojiet ChatGPT. Jā, sorry. Viss jāiemet iekšā. Man patīk, kad skaties uz to, ka tie kolēģi un ka tā industrija, ka visiem vietas pietiek. Es arī tā skatos, man parasti ir, ja kāds kaut ko krutais, mēs arī ar Oskaru skatāmies, vienkārši mēs tik redzam, kas mūsu industrijā notiekās. Un man vienmēr ir tā, ka, kruti, un ja man kaut kas nepatīk, vai arī, pieņemsim, kāds ir tais podkāsts vai kāds vēl kaut ko, vai es kādreiz domāju, bļāņas, es taču to zinu, es tikai, viņš neko jaunu nestāst tur no sērijas, vai ne, bet davai pierādi, tad ej un vienkārši runā, tad savāc tu cilvēks, uztais tu labāku produktu, pārdod, vai ne? Tā ir. Un plus arī tas, ka ja tu to dari, un ja tu neuztraucies par to, ka kāds no tev špikos vai konkurence, iedomājies tie, kas no tev špiko, vienkārši iedomājies, cik soļus uz atpakaļ viņi ir. Ne, tas ir loģiski, un tātad viņi nav gatavi tūliņ kaut ko izmainīt. Tā kā, piemēram, es esmu gatavi. Ja? Man arī bija situācija, kur iznāca arī cits zīmols, viņš arī ļoti līdzīgās krāsās, kā man pirmie iepakojumi, viss tā tālāk. Uzreiz, es pieņemsim savu jauno produktu, lai dārā uzreiz pilnīgi citā stilā. Es domāju, es nepalikšu tur patās, lai mēs tur mūsu tirgū sāk jaukt, vai mēs sākam rīvēties, vai vēl kaut ko. Man bija tas pilnīgi chill. Tu gribi to līdzīgo. Viņš ir ļoti skaists un forši, bet ir arī ļoti daudz citu skaistu virzienu. Tā kā mēs varam pamēģināt kaut ko citu, un tas īstenībā ļoti labi nostrādāja. Jā, un tagad cilvēkiem tiešām asociējos vairāk ar kaut kādiem gaišiem toņiem nekā tumšiem, pieņemsim, manā zīmolā, kas sākotnēji bija pilnīgi tāds melnais. Ja? Tagad dēļ tiem šampūniem man citi, kā saka, es tur biju ielikuši par to skropstu cerumu, ja? Bija smuka tāda melna ar zeltu pudelīti, un tad bija balta ar zeltu. Un viss man teica, balto ar zeltu, balto. Viņa vairāk asociējās ar tevi, kas man likās tāds. Man liekas, tieši kaut kā ne, ka man vairāk likās, ka ar melno, bet es zinu, ka es palikšu noteikti, piemēram, ja pati pudelīte būs balta ar zelta, kastīte būs melna ar zelta. Tā kā, lai tas ir tāds, jā. Kaut kāds savs. Lai tas ir tāpatās kaut kas tavs. Asociācija saucamā. Jā, izveidot asociāciju. Jā. Tas vienkārši crazy. Ko tu teici par to, ka tu iemācījies par sevi to vienkārši, ka neskatījies, nelasīji tos komentārus? Jā, un es paprasīju sekotājiem, lai viņi man vairs nesūta screenshots no tiem fórumiem. No tiem citiem komentāriem. No tiem fórumiem, jā, jo tur tiešām ir smagi černi. Tiešām tur ir tāda Kristīna Dzenīte, ka viņai tur par viņas bērniem un vīru, ja tur kaut ko rakstīja tādu, ka bez mazliet tur, es nezinu, kaut ko pilnīgi vaiprāt. Tad ir rupiem vārdiem pa maziem bērniņiem runā. Un tur bija tāds slimīgi. Un tad ir tāds vienkārši, kas tiem cilvēkiem vispār ir galvā, kas tur sēž. Labi, varbūt ne visiem, bet kaut kādai lielai daļai, kas tur to ļaunumu lai ārā. Kas tur bija arī kaut kā tur ir komentāri, ka kaut viņš tur nomirtu, nosprāgtu. Viņiem ir grūta dzīve. Kad tu tā aizdomājies, kā viņam dzīvē neiet, viņam droši vien rītīgi sūdīgi ir attiecības, tur intīmā pasaule, tur draugi, tur varbūt tās vēl kaut kas vēl tumšāks. Viņam iedomājas, cik nenormāli grūti viņiem iet. Un tagad tu iekāp tajā, vai ne? Un tad padomā vienkārši katru reizi, ka tev kāds kaut ko tādu uzrakst, vienkārši žēl. Tad man bībeli jāver vaļā un katram par rindiņā jāizsūt. Vienkārši aizsūt rindiņu, vienkārši es par tevi aizlūdzu un viss.
Kas cits, ko tur, es nezinu, vienkārši. Jā, es vienkārši, es arī par to pilnībā tev saprotu, kad es tur arī atveru TikTok, es tur Džekiem tur stāstīju vienā podkastā, es teicu, jā, mēs iedomājamies, tur Džeks filmē video, kur viņš ar labdarību nodarbojas, un tur vienkārši komentārus pirmais, vienkārši, paskaties, viņš brauc ar golfu. Kāda fucking starpība, ar ko viņš brauc, viņš bērniem labdarību nodarbojās, zin, tur, un tu heito par kaut kādu, pilnīgi kā tu to izvilki ārā? Es vispār nezinu, ko tie cilvēki domā, kad es lasu, ka šitā, man arī vienkārši tāds, kā tev tieši ienāca prātā šajā brīdī? Tā, ko viņš labdarību nodarbojas, viņš ar golfu brauc ar golfu. Jā, un vienkārši sāk heitot viņu. Tagad, saprot? Tu sēdēji un tagad domāji. Es vienmēr tad, kad es domāju, es citreiz nosēžos un sēžu un domāju, viņa vietā. Kā viņam tā smadzenes tā nostrādāja. Viņš tā kā sēdēja un tā kā intensīvi domāja, ko man tagad uzrakstīt, vai kā tas strādā. Bet tas ir tāpat. ChatGPT. How to be an asshole ABC. Give me 10 more. Give me 10 more. More personal. Make it more evil. Make it about children. Padara šo rupjāk. Jā. Mēs taču arī ir piekdien braucām uz mājām, un tur onkulīts vīrietis, es teiktu vīrietis 45, varbūt tās nezinu, man, apmēram, nezinu vienalga, bet tāds vīrietis brauc un tādā mazliet skumjākā mašīnā, varbūt nekā mūsējā. Mēs braucam, mums tā kā jāieņem šī josla, mēs varam pagriezienu, tā kā, kad viņš te iespietējos, viņš tagad nelaidīs un tā. Ir tāds, pareizi, viņš ļoti steidzās komentārus rakstīt. Jā. Tie ir tie. Tā kā, ka tev viss besīd dzīvē ir piekdienas vakars, un tu to vienu, to vietiņu nepalaidīs, ne pa kam vienkārši. Nē, viņš kā paņem tos pāris lielos aliņus, atbrauc mājās, ir tik liela res un čipšu paki, noliek aliņu uz galdu, noliek čipšu uz galdu. Let's go! Let's see what's up! Apmēram, jā. Jā, un kā mērķis jau ir dabūt tikai to, ka tu reaģē. Vienamais, cik viņam skumji ir, ja tu nereaģē. Tu vienkārši makšķilēji. Nesen, man bija tik žēl, ka tas čalis izdzēs to savu komentāru, tāpēc viņas heiteri novēl līdz tam, ka viņš izdzēs savu komentāru. Es domāju, kāpēc es nenoskrīnšu to pirms tam? Viņš man kaut ko riktīgi uzdirsta. Un es viņam teicu, ka riktīgi forši, ka tu atnāc šeit un uzdirsi. Paldies tev, man tieši algoritmu vajadzēja vēl pacelt un kaut ko. Un viņš tur, kādā sūdā man šis strādās, es saku, kādā sūdā tu teici. Kaut ko tā, un es viņam sāku kaut kā tā paķēru viņu, ka viņam tik riktīgi izbesīja, ka tā kā viņš stulbi reāli sajūtās. Tev taisnība, net. Viņš izdzēja savu komentāru, man bija tāds, what the fuck, es nepaspēju screenshot. Ja domāju, tu varbūt vienu heiteru tā kā tu pamainīji vienu. Nē, viņam nebija tāda neironi savienojušies, ka viņam pasaka, paldies. Tu esi skaists, jauks cilvēks. Viņam sit pa sistēmu. Kas notiek? Jā, viņš kaut ko tur riktīgi man uzdirs. Un es vienkārši kaut kā tā super zolīdu un tā kā ar tādu smaidiņu atbildēju, un tad viņš vēl vienu kaut ko iemet, un tad es ar to otru piebeidzu ar to laipnību savēju, ka viņš vienkārši viņam uzsprāgs mācēt. Kas tev ir plānā tagad, kāda tev mērķi ar šo visu? Tu skaties jau uz kaut kādu nākošo posmu, uz vēl kaut kādiem jauniem produktiem? Par uzņēmumu, jā, nevis par komentāru. Saprotu. Nākošais posms, tagad man ļoti, es sāku pamazām iekrot ārpus Latviju, bet ļoti lēnītiņiem solīšiem. Tagad pirmais man ir Somijā meitene. Savā studijā jau iegādājusies. Man bija piedāvājums vēl no Lietuvas, bet tā kā man tie produkti ir ar ļoti labiem sastāviem un ļoti dārgu pašizmaksu, tad man nav iespēja viņam dot tādas atlaides, kā es jau sen būtu jau daudz kur. Bet man nav iespēja bieži vien iedot tādas atlaides, kā viņi pieprasa, tā kā, lai viņus pārpirkt un tirgot kaut kur tālāk. Tad, tad tas ir tas moments, kur man būtu it kā jāceļ cena, lai es viņiem varētu piedāvāt labāku atlaidi. Mēs skatīsimies, ko mēs nākotnē ar to varam darīt, bet ir kaut kādas vietas, kur man pamazām jau sāk piekrist uz to cenu, ko es varu piedāvāt. Viņi saka, ka ir ok, īpaši tie ir kaut kādi saloni, kas nav lielie veikalu tīkli vai kaut kas tam līdzīgs, kas ir kaut kādi saloni, tā tālāk viņiem apmierina šis piedāvājums. Tad vismaz tur es mēģināšu tagad jau pamazīt viņam bīdīties un tā tālāk. Un tad mēs skatīsimies, cik mums tas viss aizies kādā apmērā un ka varbūt tas būs iespēja. Jo, ja es taisīju lielāku pasūtījumu uz iepirkumu,
Man ir iespēja dabūt labāku cenu tam iepirkumam. Un, attiecīgi, tad es varu, ja es pati sev dabūnu labāku cenu, es varu atstāt esošo veikalu un, attiecīgi, tiem veikaliem piedāvāt mazliet, tā kā to, kad beidzot es varu arī veikalos iekļūt. Un tā. Jā, vēl mums bija jau uzsākta saruna ar Douglasu, bet es gribēju sākt tieši ar matu produktiem. Viņa teica, ka par matiem viņa jāsazinās ir ar Lietuvu. Es neesmu kaut kā saņēmusies, nezinu, kaut kā nevar saņemties, nezinu, ko viņam pateikt. Tā kā Latvijā, man liekas, jūs man tas zināt, man vieglāk. Yeah. Un tur ir mazliet tas... Aizsūt viņiem šo epizodu. Kur mums nesapratīgs. Lai tur subtitrus ieslēdz. Kāds YouTubā tur jau... Jā, es iztulkoju. Mēs sarunās ar Džekiem, lai saliek pa lietuviski rādīšķi. Jā. Nu jā, tas ir tāds moments. Man šis ir jāizdara obligāti. Tā kā tuvākā laikā es gribētu tikt vēl Douglasā. Sanāk, Latvijā jau tu pārdod vienkārši to pārdod ar to, kas tu esi. Tā kā reāli viss cilvēki. Lielākoties, jā. Principā tā arī sanāk. Tas, kas es esmu, un plus pēc tam aiziet no mutas mutē. Jo cilvēkiem ļoti patīk, viņi tālāk dāvina, cilvēki prasa, baigi labi, kur tu dabūji. Tā. Man viņš tā kā izplatās tādā veidā vairāk, jā. Kā dabūt, kad citās valstīs vienkārši, skaties, Latvijā no tevis nopērk, tāpēc, kad vienkārši viņi redz tevi, viņiem ir gan produkts, gan tu, vienkārši un tavs storijas, un viss tas, kā tu fano, tavu enerģiju, vispārējais. Bet tādā, piemēram, Somijā vienkārši, kur krūtis produkts. Atnāca meitene, kas arī ir vizāži. Viņa tā kā strādā ar nagiem un vizāži. Viņa ieraudzīja mani izstādē. Viņa atbrauc uz Latviju uz izstādi. No Somijas, jā? Jā. Viņa iegādājās manas otas, vienkārši pamēģināja. Tāpēc, ka viņai vienkārši vajadzēja otas. Viņa strādā pa vizāžas, viņai vajadzēja. Pagāja kaut kāds, 2-3 mēneši, viņa man pēkšņi raksta, kad viņa saka, tas ir labākais, ko es jebkad esmu lietojis. Somijā viņa to saka. Viņai ir pieeja arī visādiem lielākiem tirgiem nekā Latvijas tur vai kaut kā tā. Mums jau šeit nebija tās labās otas, tur ārpusē jau viņas ir vairāk pieejamas. Viņas gan tur ir daudz dārgākas nekā, tā pati kvalitāte, kāda man ir, viņa tur ārzemēs ir daudz dārgāk. Bet, viņa tā saka, es ar visiem esmu pār, viņa vēl izplata arī citus kosmetikas produktus jau savā studijā, un tā viņa tāda uzņēmuma meitene. Es domāju, ka tas ir viens no veidiem, noteikti, kā tu vari kaut kur ieiet pašlaik. Tā kā man ar citiem cilvēkiem. Jā, caur citiem cilvēkiem, kas arī varbūt tajā sfērā vairāk. Bija doma arī kaut kādiem uz ārzemēm, kaut kādiem blogeriem sūtīt, bet es tur kaut kāds pāris cilvēks, ko biju pamēģinājis. Tas nestrādā arī Latvijai ļoti grūti caur citiem. Kāpēc nestrādā? Nezinu. Man arī Latvijā, cik es neesmu kaut ko sūtījis, ir pāris meitenes, kurām viss ir ļoti, ļoti forši tiešām, bet ir ļoti, ļoti maz tādu. Lielākoties, ja kaut kam tu kaut ko aizsūti, tad nav pārdošana, nav nekā. Diezgan švaki, jā? Jā. Viņiem, nevis švaki, bet tā, ka tu aizsūti tur, pats 10 eiro un tu viņi pat neatsīt sev. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi nemāk izmantot, nemāk pārdot, nemāk, No energy, no passion. No passion, more passion. Es nezinu, kas ir tas, kas strādā vai nestrādā. Man ir ļoti grūti teikt. Varbūt tās nav trāpīts uz šī konkrētā cilvēka mērķa auditorija. Varbūt viņš vairāk kaut kādu atlaižu produktu cilvēks, lai gan, tur, nezinu, šķiet ļoti krūti skatījumi tā tālāk. Tu jau aizmugurē nezini, kāds viņam pārdošanas, ka viņš citus reklamē. Nekad neesi redzējis. Varbūt tas, ko viņš reklamē, varbūt tās uz viņu labāk strādā tieši kaut kādas, es nezinu, lētākas preces, varbūt cita veida preces, piemēram, vai kaut kā tā. Ots ir tāds specifisks produkts, kur tev ir tieši zinošiem cilvēkiem tas būtu jādara. Tie, kas ir vizāžisti, man sākumā nebija varbūt arī tik viegli, jo nav daudz, varbūt, kas tevi tā kā kolēģi atbalsta. Jo tu esi vizāžisti, visi kopā jūs esat. Tagad tu vienīgā izdomāji pirmā uztaisīt otrs visiem tāds. Kāpēc, ka viņi arī gribētu? Jā. Ne visi noteikti. Es zinu, ka man bija meitenes ļoti atbalstoši, kas pirmkārt nevis neatbalsta, bet viņas pašas sāka pirkt produktus pa pilnu cenu, bez nekādu atlaižu prasīšanas vai vēl kaut ko. Jā, bija arī tāds. Bet tā, ka tevi tur tā baigi viss iet, un tagad noreklamēt sākumā bija grūtāk. Tagad es domāju, ka tad, kad cilvēki jau ir sapratuši, ka es neatgriezīšos vizāžistu tirgu, kas nebūšu viņam varbūt konkurence vai kaut kā tā. Nezinu, šobrīd ir ļoti aktīvi. Es nezinu, kas ir noticis kosmosā, bet šobrīd ļoti aktīvi meitenes sāk ņemt tieši vizāžistas Latvijā. Manas otras iepirkt uz savu studiju, tirgot tur. Man ar to arī ļoti labi ir sācis. Ja tā kā Latvijā paliek ar vien labāk. Jā, tagad vajadzētu to Eiropu iekarot. Nē, bišķiņ kaut centrāla Eiropa vispārējais. Jā. Man
tur runā par Somijas tirgu, bet es laikam vienkārši nezinu to industriju tik ļoti specifiski, kā es kā vīrietis tur 10 gadus Somijā esmu bijis. Es tur tikai redzu turku barbershops, tāpēc man grūti tev teikt, vai tur ir bizness vai nav bizness, bet es domāju, ka sievietes par sevīm rūpējas, jebkurā valstī, palielam mums tur ir šort. Man tagad tieši viens sekotāji bija no turienes, viņa man teica, ka viņai ļoti priecīgi redzēt, ka tieši pat viņai esat vairāk cilvēki atsaukušies par maniem produktiem tieši Somijā, kas arī esat kaut kāds vietējās Latvijas vai kaut kas. Un viņa man ieraudzīja, ka tie mani produkti tur būs. Viņa tāda, oh my God, tā produkti būs tagad Somijā, tas ir tik kruta. Un viņa teica, kad viņa tieši esot pamanījis, ka šobrīd esot izteiksmīgi tendence tur, ka cilvēki sāka pamazām ar vairāk par tevi rūpēties. Varbūt tas nozīmē, ka es ļoti labā brīdī tur trāpījos. Zini, kā vispār Somijā jau 10 gadus atpakaļ jau bija tā, kad es aizbraucu un nevarēju salīdzināt ar Latviju. Tu vienkārši aizbraucu dīvaini sajūtu, jo visi skrien, visi slēpo, visi sporto, visi sportzāles ir pilnas. Visi par visu rūpējās. Kas ir skaidrs ar Somijas tirgu, kad Somijā viss ir ļoti vienkārši. Tur neviens nežēlo vispār centu par ko. Tur ir galvenais ir vienkārši piedāvājums, vienkārši kvalitatīvam jābūt. Jā. Visam ir jābūt, visās sfērās. Tur ēdienam jābūt kvalitatīvam, automašīnām, skaistumkopšanai, pilnīgi fitness zālēm. Viss ir high quality, nekur vispār nav nekāds. Varbūt tās tu tur ir. Tā ir īstā valsts priekš manis. Kaut vai visparastākais, tur sauksim viņu pat topiņu, vai ne? Viņiem sala tāds veikals. Tu jau iekšā, tev tur apsargi, tev sasveicinās, tur hey, have a good day, tur viss ir augsts kvalitāte, labi produkti. Pilnīgi visur ir tik top. Man tas ļoti patīk. Tā ir tā nedaudz tā liela atšķirība, ko mēs ar Rūtas vienmēr sakam, kad man žēl, ka Latvijā tur nav tāds un tāds produkts, vai ne? Ir Latvijas tirgu viņi tomēr ienāk pēc pāris gadiem, vai ne? Bet es arī saprotu, ka viņi varbūt tās nav uzreiz, jo viņi dārgāk maksā. Bet tur viņi vienkārši ķer ārā. Visu. Ja Somijas tirgus tevi atbalsta un viņu pērk, tas vienkārši liecina tikai par vienu lietu kvalitāti. Jo tur ļoti vienkārši. Tur vai ir kvalitatīva un pērk, ja nav. Un tas ir ļoti, ļoti krusts rādīties. Kārtējies rādīties par to, ka meitene no Somijas atbrauc, viņa saka, es Somijā neko tik labi neesmu redzējusi. Jā. Un viņai šī kvalitāte, viņa uzrunāja, viņa man arī pat rakstīja, ka izrādās, ka viņa vēl pirms es saģēju vispār to paku pirmo, ko viņa pasūtīja no manis. Viņa jau bija jau ar vārdiem ar to, cik kvalitatīvi tas ir, un kaut kādām pirmām otām, ko viņa tur bija vienkārši priekš sevis nopirkusi, parādījusi, un cilvēki vienkārši jau nopirkuši, pirms vispār viņa bija pati viņas saņēmusi. Fantastiski. Tu saproti, cik tevi nenormāli tāda bright future? Tiešām gaiši nākotnē priekšā. Tas ir tāds tikai pats sākums tev īstenībā. Tu tā īstenībā sākus tikai. Kas ir 3 gadi kosmetikas biznesā, jo katrs produkts top gadu gan arī pusotru. 3 produktus izmocīja apmēram, Fantastiski. Paralēli tikai 3 gadus. Jā. Man tāds prieks un lepnums par tevīm. Paldies. Fantastiski, ka esam pazīstami vienkārši rītīgi. Es pilnīgi to enerģiju, kas tur iet cauri mums. Atcerēs, es pirms podkāsta ierakstu teicu, cik man ir low energy. Es to pašu domāju. Es dzēru enerģijas dzērienus, lai uzlādētos. Man tagad vienkārši neaiziešu gulēt. Man treneris šitā saka, viņš reiz atnāk, ka es visu dienu izlādēs. Viņš saka, Dievs, paldies, davai, give me more. Reāli, man tāds, give me more, tiešām tā sajūtība, dod vēl. Jā, rītīgi forši, paldies. Kā tu atpūties? Kā tu no šitā visu atslēdzies? Tu kā zinātnieks pai malā no tām otām vienkārši. Šausmīgi grūti atpūsties vispār. Man ir ļoti, ļoti grūti tiešām, jo tāpēc, ka man arī ar miegu ir liels problēmas, dēļ tā, ka man visu laiku vārās tā galva. Es nevaru atslēgties. Es arī esmu mēģinājis tur vakarā, tur izslēgšu visus gadžetus un tā tālāk, nestrādā. Man pat citreiz liekas, ka man vieglāk ir ieslēgt gadžetu, lai viņš man aiznes tās domas uz citurieni, kaut televizoru filmu, kaut stulbu šovu. Es lieku, man vīrs ir, kas tas pa sūdu, ko tu tur skaties? Es uzlieku kaut kā tur, nezinu, tā šo Low Island, tur kaut kādu pārīšu, kaut kas tur, vienkārši maksimāli tupi, kaut kādu, kas tev atslēdz smadzenes. Jo, ja tu skatīsies kaut kādu nopietnu atkal podcastu, taču, man ir jauna ideja, un tas viss atkal, visu nakts ir sabeigta. Tāpēc podcastu uz naktis nevar skatīties neko, man kaut maksimāli stulbu, kur tu var pēc tam ne par ko nedomāt. Un tad es mēģinu kaut kā tādā veidā, Tas ir izmētīgi good point. Tas, kad saka, mēs ar Rūtas tieši tāpatās, mēs vakarā sēžam, kaut kas jāieslēdz, kur nav vispār smadzenē nav jāstrādā, kaut kas tāds jāskatās. Jo tik līdz arī man bailes ir ieslēgt podcastu. Es tev, I
feel you. Jā, jo tāpēc, Crazy. ka tu ieslēdz podkāstu, un tev ir tas man ir, un tad taču viss, tu pēc tam visu nakti sabojāts. Tev nav tā, man kāda problēma ir. Man liekas, ka man ir bailes slēgt arī kaut kādu podkāstu vai kaut ko tādu iekšā, jo man uzreiz liekas, ka man ir jāņem klāta un pildspalva, un tās būs kaut kas jāpieraksta. No, es citreiz daru tā, man ir māsa. Viņa man kalpo WhatsAppā kā audio. Kaut kāda ideja, tā kā, lai tur paliek iemetās čatā, tā kā, lai nepazūd un tā tālāk. Un tad mums vēl tāds vēl turpinam, bet apmēram tas tā ir, ka tev ir uzreiz nāk visādas idejas ienāk, ko tu varētu vēl savā paņemt un ko tu varētu izdarīt un tā tālāk, Sirsnīgs tev paldies, ka tu atvēlēji laiku atnākt pie mums parunāties. Man liekas, ka būs atkal vienkārši pēc 3. sezonā atkal. Atkal būs jāuzaicina, jāsaprot, kur tu esi atkal vienkārši, jo ar šito enerģiju tur ir Elon Musk style, tur vienkārši to the moon. Kaut nebūt. Jā, tā kā sirsnīgs tev paldies, ka tu atvēlēji laiku. Paldies, ka uzaicināji. Mums vienkārši tik nenormāli fantastisks epizode, un varbūt tie, kas skatās, ja kādam ir kāds draugs draudzene, kurš gribētu par sevi parūpēties, Spike LV, mēs pilnībā visus tavus sociālos tīklus vispārējo saliksim zem podkāstu aprakstā. Būs YouTube, Spotify, Apple podkāsts, Google podkāsts, jebkur, kur vispār ir iespējams viņu ielikt, tur viņš arī būs. Sirsnīgs tev paldies. Paldies jums. Paldies tev. Yes, Bija baigi par spēju. Čau. Čau.